Glābēji saņēmuši ziņu par to, ka Lielupē ieplūdus kāda nezināma viela. Jelgavas brigāde secina, ka ar saviem spēkiem galā netiks, tādēļ sauc tālāk kolēģus. Pļava pie Lielupas pārvērtusies glābšanas darba vietā, un pilsētnieki šo rosīšanos pavadīja ar neusticības pilniem skatieniem, vai tiešām nav noticis kas ārkārtējs. Satraukumam pamata nebija, jo Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros abu valstu glābēji centās saprast, kā vislabāk darboties saskaņoti. Pirmām kārtām pieredze jau, jo šāda sadarbība mums pirmo reizi ir ar dienestiem tagad, un tieši to sadarbību strādāt ar viņiem. Kā Latvijas tā Lietuvas glābēji atzīst, Eiropas Savienības līdzfinansējums palīdz iegādāties tieši to, kas nepieciešams visvairāk. Tas ir viss kopējais klāsts, ja? Un mēs nevaram paņemt vienu tehnikas vienību un pateikt, ka tā ir labākā. Tāpēc, ja nebūs nākošās tehnikas vienības, viņi nevarēs izpildīt to savu uzdevumu. Lai izpildītu pilnībā uzdevumu, ir nepieciešams iesaistīt visu šo tehniku. Glābšanas dienestu mācībām ar interesi sekoja arī pilsētas un novada vadība, uzsverot, ka redzot šos vīrus darbībā, rodoties pārliecība, ka vajadzības gadījumā viņi spēs nosargāt cilvēku dzīvības. Jāpiebilst, ka Jelgavā glābējiem darba pietiek, jo šogad vien jau veiksmīgi pārdzīvot avāriju uz dzelzceļa un ugunsgrēks naftas bāzē. Kad pašmai glābēji saprot, ka vieniem situāciju neizdosies atrisināt, tiek izsaukt kolēģi no Lietuvas. Līdz šim par laimi šāda rīcība bijusi nepieciešama tikai mācību ietvaros, ka tiek slīpēta iespējamā rīcība ārkārtas situācijās. Мы приобретаем технику, оборудование и смотрим на то, чтобы это оборудование было совместимо, чтобы мы могли работать вместе. Например, вот боны, они одинаковые соединения. Можно соединить в одну большую длинную бону, если надо будет заградить побольше территорию. Šajās mācībās glābšanas dienesti pārbaudīja par Eiropas Savienības līdzfinansējumu iegādāto tehniku un aprīkojumu, ekoloģisko avāriju seku likvidācijas konteineru, alumīnija laivu ar 60 zirgspēku motoru, minitraktoriņu bobkatu, kā arī dažādus pneimatiskos rīkus. Tie visi tika pielietot, lai savāktu it kā izplūdušos naftas produktus. Patiesībā ar vides dienestu atļauju Lielupē izlēja rapšu eļļu, kas, kā izrādās, ļoti garšojot zivīm. Iespējams, tādēļ eļļu nācās liet atkārtot, jo arī vējš bija mainījis virzienu un eļļas plankums pārlieku lēni virzījās uz glābēju pusi. Ar šīm mācībām dalība Eiropas Savienības pārrobežu programmās nebūtu nebeigsies. Jau nākamajā pavasarī sadarbībā ar lietuviešiem un pašvaldībām tiks lēmts par iesaistīšanos jaunos projektos. Mums ir paveicies Latvijā to, ka katram reģionam ir pārrobeža. Ja? Lietuviešu kolēģiem drusciņi grūtāk, viņiem ir viens reģions, kas atrodas Lietuvai tieši pa vidu, un tad viņi, kā mums stāstīja, viņi ir tie apdalītie. Viņi uz visām pusēm. Jā, viņi sadarbojas uz visām pusēm, bet tas viens, kuram nav robežas ar citām valstīm, tad Eiropas naudu piesaistīt dabūti grūtāk. Glābšanas dienestam tik būtiskā tehnika ar Eiropas atbalstu par 2,7 miljoniem eiro iegādāta 3 dažādu projektu laikā. Un labi, ka tā, jo valdība tikai šomēnes atbalstījusi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu lūgumu no valsts budžeta piešķirt kopumā 25,5 miljonus latu 93 jaunu dienestu transporta līdzekļu iegādēji. Tie nedaudz uzlabos situāciju dienestā, kur rīcībā pašlaik ir 605 sauszemes transporta līdzekļi un 83 kuģošanas līdzekļi, no kuriem 86 ir vecāki par 30 gadiem.